Čau, čau visiem draugiem rakariem, sekotājiem un visiem, kam patīk šis hobijs. Šodien mēs sāks ar to, ka mēs nav Dānijā. Jūs paskatās, kādi jūriņi mums aiz muguri. Es jau pareizi nemācies pateikt, kur mēs ir. Sieviņi, kur mēs ir šodien? Spānijā, Lloret de Mar. Jūs visi saprat, jā? Mēs ir Spānijā, draugi. Spānijā. Un kā vienmēr, pa šito pusi jāskatās noteikti Ludmalē. Cilvēki jau sauļojās. Tur ir cilvēkiem jumtiņi. Mēs tagad iet tai pusē pīli baigo paskatīties. Pastaigās pa pilsētu, jā? Zaķīt. Jā. Izpēc rīts. Izpēc rīts, jā. Un izpēc diena, izpēc rīts. Bet vakarā mēs ar Devu uz divu nāks pastaigāties. Tev vajadzētu kaut kam būt. Kaut kā tā. Nezinu. Nezinu, ko lai pastāst, bet ļoti skaisti, ļoti silts. Un ja jūs šito skatās, tad jau kaut kas ir. Gribēju draugu parādīt, kā es atlidoju ar to Devu uz divu uz Spāniju. Man ir čemodāns. Čemodāns ir 55 garš, 40 plats, 20 augsts. Lidoja Ryanair, skaitās priority bagāžu, ko ņem līdzi salonā. Attaisam vaļā. Kaut ko jau es izņēmu ārā, te man bija zeķis, apens, maigs, bet pats galvenais lāpstiņi, lai pie jūras var rakt. Čībiņas. Te jūs redz austiņas. Displejs. Pats štanga. Somiņi labumiņiem. Pinpointers. To obligāti vajag līdzi. Un XP Devus mugursomiņi. Kā arī pats galvenais spolīti. Viss. Mugursomiņā iekšā. Stelējam kopā un bliežam uz jūru. Sieviņi? Nu, mēs ir klāt. Daudz neko neredz. Tur ir makšķernieki. Te tā vieta, kur tie cilvēki sauļojas. Sieviņi paliks te. Jā. Nav jau nemaz tik tumšs, kā izskatās kamerā. Te ir baigais apgaismojums, viss ir gaišs. Makšķernieku apsargi ir. Makšķernieku apsargi, jā. Tad es neko, ņem ārā puļķi un sāku vicināt. Nu tā, galvenais neko neaizmirst, lai viss ir līdzi. Ko es paņēmu? Es paņēmu šitāds zandals. Nezinu, viņas skaitās pret ežiem, jo, kā jau rādīja, te tā smilti ir ritīgākā granta, redz? Ritīgākā granta. Un tad es ar šitiem būs vieglāk, re? Hep. Paloc uz augšu. Ritīgs buratīno. Vot. Un ko vēl? Sastelējam detektoru un slēdzamies klāt, draugi. Super! Pirmais signāls bija korķīts, turpat pie paša soma, kā ieslēdz detektoru. Otrais signāls mierpīp. Ņemam ciet. Mums te veseli čupa ar korķīšiem. Signāli lik pa pusmetram, bet te mēs tik pie pirmā 10 eiro centi, jā? Jā. Kaut kāds rāvējs lēdzējs bijis. Mans jau domāju, nu ir medaļons. Mans jau redzēja, ka atspīdēja kaut kas. Pārlaid pāri un labais signāls. Un mums ir atkal viens Eiriks pa virs. Gaidī mani. Nu jau manī 1 eiro un 10 centi. Pilsam uzsar.
Kaut kāds muņštuks. Blin, kāpēc viņš skan? Kaut kāda maka gudrai pīpei. Traktors it kā braukais, bet taču murģaks pa pilnā. Korķīši, viss kaut kas vienos vārtos. Devs ņem visu, bet... Blin. Neko. Ķemējam, mēģinam. Sumiņā jau. Musars auga. Cilvēki tusē. Egu smuka tur izskatās. Vot, makšinieki arī. Nu tā kaut kā. Te tā smiltiņa. Tāda, ka negribas lāpstiņu ņemt uzreiz ar pinpointeru un ar nagiem. Blin, naga atlobisies. Man te kaut kāds signāls labais. Kas tas tāds? Ej, tu nost. Kas tas ir labais? Tas ir kāds spiners. Redzēji ko? Redzēji ko, kaut kāds spiners, ne? Tulīt kāds teiks, šeit tev AliExpressā nopirkt par $3. Spiners. Es šitādu kaut kādu tādu tā kā lidojušo šķīvīti vienu atradu vienreiz. Ezerā Dānijā. Bet man ir šitādiem spārniņiem. Nekas pamēģinās iztīrīt, atdzīvinās. Veseli čupaši murģaki. Un te mums kaut kāds smokumišs, draugi. Kaut kāds smokumišs. Jūras zvaigznīti. Bižutēri. Redzēji ko? Mans jau domāja ritīgais sudrabs signāls. Nu būs riņķīts. Bet šeit tev. Ej, tu nās. Kā man nosvilhi. Kaut kāds šitāds kapiķis kādreiz bijis. Vispār sapuis jau. Kaut kāds fenišs. Varētu jau teikt, ka sadzīvē noderēs. Bet te mums spāņa skrūvīti trāpījās. Redzēji ko? Vēl kaut kas mums tur ir. Hejā! Vēl viens skrūvi. Mans nāk padzerties. Pie manis sargi. Sarga soma. Nāk jāpadzerās. Bet es nezinu, ko tas traktors te tīra. Te pilsa visu kaut ko. Labi. Traktors tīri mēs apatīris. Atnāc tepat pie paša mala. Bija baigs signāliši. Un man kaut kāds šitāds brīnums. Izkrit. Nokrit akal. Skanēja akal tā kā gredzens. Šitāds kakuts. Pienāc pie jūriņa tuvāk un bija labs signāls. Nu hejā. Vēl viens Ēriks. Otrais jau man šodien. Nu viens 10 centnieks. Bet skan jau labi, es domāju gredzens. Tepat pie ūdeni pienāca. Domāju, nu būs. Bļinka bļauj. Un kā lautā nav liekas. Labi. Vismaz tik pie piķi. Kaut kas interesantāks. Kas tas tāds mums ir? Oho. Kas tas ir? Draugi. 3. Kaut kāds žetons. Kāpēc caurums? Muno. Kaut kur ir bijis klāt. Bet skanē labi. Hehe. Plāniņais Spānijā, ne? Labi. Ņemam ciet. Tā, draugi. Kur ir? Reku. Kaut kas interesantāks trāpījās. Ai. Tas ir bijis kāds bižutēri gredzentiši, ne? Labi, ka bižuks. Būt zelt. Un bez prova. Tā būtu vielu pārdomam. Nevarat gulēt. Bet tagad guļ mierīgi. Kaut kāds bižutēri izjukus. Pabrauc vēl ar detektoru. Un vēl bija signāli. Un reku vēl salasīja. Redzi? Salasīja pa gabaliņiem. Es domāju, ka te vēl ir jābūt. Te vēl kaut kur jābūt.
pabraukās ar detektoru. Reku, tas traktors noteikti izdara. Nevis iztīri, bet sašķaidi, viss sasmalcina. Tā. Iet mēs te iet vēl. Makšķernieki makšķerē. Man atkal viens spalgais. Un 20 centi mājās. Pilns ietim. Alsbuņš ļipiņam. Ik pa metri. Es nemaz neroku vairs. 100 punktu kādam aiziek ar zelta gredzenam karam. Sieva mēģina uz acis kaut kā atnest. Mans ieroči nesēs. Nu, mēs aizies tur līdz galam. Tur prom. Un tā metīs miera. Lampiņu pretī. Viens filmē, es arī filmēju. Mēs lēnām velk uz māju puses un hejā. Es jau teicu, ka būs labais signāls. 3. eiriks. Kafijai, draugi. Man jau ir 3 eiriki. Un 20 centi laikam, jā? Vo. Ņemam ciet. Ies tagad gar jūru līdz viesnīcai. Pietiek šodien. Pietiek tīrīt to. Paskatās, kas te mētēs viņiem, ve? Ej tu nost. Kā es viņu noķēru, es nemaz nezinu. Nu viņam alumīnija korķīts. Te mums atkal viens kapiķis. 20 eiro centi. Tikko bija tie 20 eiro centi un tepat pabrauc atkal un... Vēl viens. 50 eiro centi. Te pašā vietā. Te tāda, no kurienes viņi nāk lejā noteikti drēbs. Velk mugurā, velk nost un te uzreiz izbirst. No tā. Eirik pērik. Un rītdien kafija na haļau. Ko tu teici? Es saku, man patīk tas, ka tu atrod naudu. Urā! Mums atkal 20 eiro centi. Sievai būs garšīga kafija brokastīs. Kafija na haļau. Jā. Vēl nav tikuši tur līdz tam zilām gaismam, bet te iet pa to augšu. Un kā ir, es tikai spilgtos lasu, baigi augstos toņus un vismaz nāk eiro centi. Kamēr mans gar jūras taiga, sieva meklē uz acis visu kaut ko. Ko tu tur atradi? Kaut ko labu? Ko kaut ko labu? Es pat neķersies klāt šitādam. Tas ir neatvērts. Neatvērts. Tas ir kaut kāds lētais, ja izmests ārā. Bez ausim un bez spārniņiem tādu nedara. Nekāds pazaudējums. Nezinu, viņš skan arī. Tam noteikti sāpīgi bijis, ka viņš ir pakāsis šitādu mantu. Jā, ritīgākais zelta signāls. Jā, 44 labs. Jā. Labi, neņemis, lai paliek sēklai, lai aug vairāk. Nu ko, mēs te staigāt, meitenes pārsmējušies. Hello. Pārsmējušās. Tev neteicu. Zāles apīpējušās, Jā. bet man bija labs signāls. Nopies, ko es izraktu tikko. Nu, izskatās reāls. Bižotērija. Nekāda mūzika, Bet tu gribētu uzlikt. Piu. Jā. Jā, Auskars. Es domāju, ņemam ciet. Meitenes būs YouTube. O, tusēji. Davai, dodam virsū. Ņemam ciet. Pirmais bižuks. Pirmā juvelīrka, kas saka. Netiek mēs līdz tam zilām gaismām. Un mums bija signāls. Un es sievai saku, tam ir jābūt eirikam. Bet šeit tev kaut kāds krustīšs. Ķēdīts aplīsus. Noteikti tev kā bižuks, kā vienmēr. Spāņu bižuks. Nu tā, draugi. Beidz mēs to racienu. Cik ilgi sieviņi mēs staigāju šodien? 3,5 stundas. Pa pludmalu nodevu. Sieviņi nogurus. Visi sakārtots. Bet smuk tā pludmalu. Bet musors nenormāls. Te pat jau var redzēt, ka mētējās. Bet kaut ko, ja mēs sarak. Pilu ķeseli.
šmurģāk. Vecī daudz no visu pa biškam. Šito metam ārā uzreiz. Tā, labais stūrīts. Šitād brīnum. Šitād brīnum. Uzlādē tev laikam, jā? Es neko nesaprotu. Šitas arī iet ārā. Tā, Eirik. Salas Eiriks. 4 eiriki un 30 centi man tur ir. Rītdiena kafija, zaķi. Haļāvu tev būs. Dzersim kafiju. Dārgo kafiju. Viens krūvīt. Ej, metīs ārā. Nevedīs uz Dāniju. Tā, šitais labais. Baigais spinērs. Ej, griežās. Iegriež seviņu. Iegriež ritīgi. Es nevaru No, kas ir? Abā! Šitas ir tā no to Harry Potter laikam, ja tas lidojušais. Nezinu, možda kāds zina ierakst komentāros. Ņemam ciet. Šitāds brīnums, bļembaks kaut kāds. Kaut kas ir bijis, redzat caurumu līgā. Nolaiz, ka caurums te ejam ciet. Un tad te no smukumiem jūs redz. Vienu bižutēriju. Atrad. Pa detaļām. Re. Pa detaļām. apglabāts vienā bedrītē. Apglabāts vienā bedrītē. Ej, nost. Tad ir šitāds jūras zvaigznīti. Bižutērija. Tad ir šitāds. Nezinu, tas kādam makšķerniekam aizlidojas no makšķera. Metam ārā. Tad pie pašām beigām, draugi. Krustīši. Bet, ko es varu pateikt? Bižutērija. Un tad šis jau bija pie beigām viens no pirmspēdējiem atradumiem. Mans jau domāja, nu ir. Es domāju, nu ir. Bet nē, izrādās, ka atšķirība nekāda. Vairāk Dānijā, vairāk Spānijā. Bižutērija spīd vienādi. Nezaķi. Ko? Tā kaut kā. Vat. Nu ko, tāds tas raciens. Rītdienā mēs izies jau pastaigāt. Reizēs pievieno savu rītdienas racienu arī. Bet nu, šodienas racienu beidzam. Taisīs otro racienu, ja? Rītdien un turpinās video. Sveiks atkal otrā dienā. Ejam uz vēl vienu pludmalu. Vakardien pludmala mums bija 200 metri no hotela. Tagad mums pludmala ir kilometrs 200. Garīs pie 2 kilometri, man liekas, bija kilo 200. Mēs pa taisno mauc. Jūs redzi? Šodien bišķi agrāk pa gaismiņu aizies. Un parakst tur. Vakar, to jūs redzēju, ko vakar sarak šmurģaks. Tad mēs paskatīsies, kas trāpīsies šini pludmalē. Baigiem kalniem jāiet uz augšu, uz leju. Tagad mēs iet uz leju, te jau vieglāk. Bet tepat aiz to līkumu, vēl kaut kādu pāris 100 metri, un mēs jau ieraudzīs jūriņu. Uzreiz var pateikt, ka vējš ir kaut kāds 7 metri no jūras pūš, man rāda. Varbūt būs grūtāk dzirdēt. Bet nav jādzird. Galvenais ir jāredz, ja kaut kas ir. Liekam patīk, rakstam komentārus, padalāmies un piesakojam. Ne? Jā. Nu, mēs ir klāt. Otrā pludmala. Izskatās šitādi bišķiņ maziņāk. Bet aktivitāte tāda pat. Mēs pa dienu bija atnākuši. Te bija pilns ar cilvēkiem. Platāk arī, jā. Bet tik un tā, tas lielais bars gulēja te. Tur ir zīmes, ka drīkst tikai makšernieki, drīkst makšerēt tikai pēc 8:00. Vot. Nu tā kaut kā. Tad, ja viņi drīkst makšerēt, tad mēs arī drīkst staigāt ar detektoru. Ej, tur nos. Teiktu, ja viens konkurents staigā tur. Brīni pārslēgsies uz otru kameru. Nu tā, otra kamera pieslēdz. Atnāca uz pludmalu un te jau redzēt, ja viens konkurents jau bliež vaļā. Viens konkurents jau bliež vaļā. Ar garetiņu. Nomet zemē, tik izrauk. Labi, nav ko čamaties. Dodam virsmu mēs arī. Tā, draugi, mums ir labais. Pirmais kapiķis, 20 centi. Parunājis ar puiku, kas tur rok, konkurents. Bija izrāds sauskariņu kapeiks un dafiga šmurģaks. Man jau ir jau arī jau tās alts ļipiņas pilnā. Vējš pūš. Man ir ieroči nesējis
aizvēņa un pirmais kapiņš. Šoreiz parādīs visu to interesantāko, šmurģak nerādīs. Un man bija signāls un svinīši 15. Neredz tumsā, bet tur vēl viens konkurents staigā. Man liekas, ar kaut kādu kvestiņu. Jo redzēju, ka lampiņa spīd pie displeja otrā pusē. Man liekas, ka kvestiņiem tāds ir. Pilsam uzsar. Man liekas, šitas jāliek labā kabatiņā. Pagaidām vēl nekas īpašs, bet rokam. Redzēji ko? Tik pie Eirika. Viens Eiriks. Nāk mājās, krājam haļaunajai kafijai. Te mums viens centiš. Nāk mājās. Te jau kaut kas nopietnāks. Te man liekas, man ir 2 Eiriki, ja? Jā. Ņemam ciet. Tepat bija 2 eiro. Un viens dziļais 10 centnieks. Tik pie šitādam krellēm. Bija labs signāls. Un man domāju, nu jau ir. Un šeit tev šitāds caurums. Baigais dziļais signāls, draugi. Dziļš bija. Un noķēri. Viens Eiriks. Ilgi gaidīs mani. Nu tā, draugi, rakari, beidzies ir mūsu Spānijas raciens. Varbūt kādam būs pamācošs video. Man šitas būs kaut kāds viens no bēdīgākajiem video. 2 izgājieni pa pludmalu. Bet te jūs var apskatīties, ko sarak šodien. Blin, nu šitie visi, man jau slikt dūši no viņiem palika jau. Jūs paskatās, ko es saraku. Spānija, citu pludmalu un tie paši sūdi. Te nav ko teikt. Izrak. Kaut kāds sviniņi. Vēl kaut kāds sviniši. Eirika. 4 Eirika. 31. Pa 11 Eirikiem vairāk nekā vakar. Un šitas točnēji tas, ko es meklēju pludmalē. Vilciši, rāvejs lēdzis. Nu, kaut kā tā. Kafiju 2 dienām nopelnīt. Jā, haļauni kafiju nopelnīt. Rižik nav, lai arī te Krievu pa pilno. Tie bezriždiknieki nekrīt nost. Nu, un ko teiks? Ejam, rokam, rādam. Atā.